Sveicināti radio klausītāji, kā jau ierasts arī šodien šī laikā runāsim par aktualitātēm mūsu pilsētā, mūsu Rēzeknē, ar Rēzeknes pilsētas mēru Aleksandru Bartaševiču. Sveicināti! Sveicināti! Pašā mūsu šīs dienas sarunas sākumā gribētos runāt par kādu ļoti nozīmīgu notikumu mūsu pilsētai. Ir apstiprināts, 20. janvārī tika apstiprināts Rēzeknes pilsētas pašvaldības budžets. Sakiet lūdzu, kādas ir šī gada budžeta prioritātes un kādas ir būtiskākās atšķirības no pagājušā gada? Jā, sākšu ar to, kā vispār tapis šis budžets. Pirmkārt, atgādināšu, ka mēs pie budžeta strādājam ne tikai tajā dienā, kad apstiprinājām, bet jau 3 mēnešus pirms tam. Sāka veidoties darba grupas, un viņi strādāja atsevišķi pa atsevišķām nozarēm, ar katru nozari, piedaloties pārvalžu vadītājiem, atbildīgiem speciālistiem. Protams, ka atsevišķas pārvaldes viņi arī speciāli gatavoja savu sadaļu budžeta, un pēc tam mēs mēģinājām savilkt visu kopā. Un principā tā prakse, kā veidojas budžets, varbūt interesanti arī klausītājiem, jo principā mēs sākam ar to, ka mums ir attīstības plāni pilsētas, kura ir rakstīts, kādus mērķus mums vajag sasniegt noteikta perioda. Ja? Un mēs ņemam tos mērķus un mēģinam apzīmēt atsevišķus ciparus katram mērķim, cik tas var maksāt sasniegšana, un tad saliekam kopā tā izdevumu daļu. Un ieņemumu daļa veidojas atsevišķi no tiem nodokļiem, kas pienākas pašvaldībām. Pirmkārt, tas galvenais mūsu nodoklis ir iedzīvotāju ienākumu nodoklis, pēc tam nekustamā īpašuma nodoklis, pēc tam iet transferti, pieņemsim, kā izglītībai. Pašvaldība saņem skolotāju algu no valsts budžeta patiešo, un to summu mēs nevaram nekur citur terēt, kā tikai tam atalgojumam. Ja? Un attiecīgi tas ir atalgojums pirmais, kas sastāda diezgan ievērojumu mūsu pilsētas budžeta daļu, vairāk nekā 11 miljonu eiro. Tā ir gandrīz faktiski trešdaļa no budžeta skolotāju atalgojums. Un neliela daļiņa skolu uzturēšana, ko mēs arī maksājam, jau maksājam, nekad saņem transfertu no valsts budžeta, bet paši no saviem ieņemumiem. Un runājot par budžeta tapšanu, tad pa 3 mēnešiem mums bija jālikvidē faktiski 3 miljonu lielu deficītu, kas bija sākumā. Protams, jo vēlmju parasti ir vairāk nekā reāli ieņēmumu, ar kuriem mēs varam visu tas vēlmes sekt. Tāpēc tas bija faktiski tas nopietnas darbs, samazināt deficītu un atrast līdzekļus, varbūt arī kādam apgriezt izdevumus, lai tiešām sasniegtu to svarīgāko mērķi. Un šogad mums tas svarīgākais bija sports. Tur mēs veltījām, faktiski iedalījām 3,4 miljonu eiro. Pārsvarā tā visa nauda tiks ieguldīta Olimpiskajā centrā, izņemot vienu nelielu daļiņu, ar kur mēs apmaksāsim faktiski izpildītos darbus stadiona Daugava, 250 000 eiro. Un, kā es jau teicu, atlikuša daļa, par to naudu mēs plānojam šogad pirmkārtam, kas, manuprāt, ir svarīgākais, sākt 3. Olimpiskā centra kartu. 3. karta paredz ledus halas būvniecību un universāla sporta zāla būvniecību. Jā, ar visam tur piederumiem. Atsevišķi trenažēru zāle, gerbtuves, diezgan liels kompleks. Jā. Šogad mēs saņemam gandrīz 1 miljonu eiro valsts dotāciju Olimpiskā centra būvniecībai, un no šitu dotāciju mēs pilnībā izterēsim pamatu būvniecībai tieši 3. kartai. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka tā ir pēdējā karta, un ja mēs sāksim, tad diez vai pietiks dušas valstī atteikt mums tālāko finansējumu. Ja? Un tad mēs tā mazliet viltīgi šai ziņā darām. Un, protams, ka tas ir tikai miljons, 2 atlikuši miljoni, tur ar 100 000. Mēs plānojam par to naudu pabeigt 2. un 1. kartu. Tad 1. kārtē mēs nojumes pabeigsim stadionam, tribīnam stadiona, un pabeigsim viesnīcu 2. kārtai, izbūvēsim atklātu baseinu pie 2. kārtas viesnīcas, un sāksim to eksploatāciju. Un, protams, tur arī paredzēt nauda mēbelēm, viesnīcas mēbelēm un citiem aprīkojumiem, lai viesnīca strādātu tā pilnvērtīgi. Skaista, ka viss šis objekts, viņš prasīs jaunas darba vietas, un tad noteikti būs jauni darbinieki, kas strādās gan viesnīca, gan baseina, un pilsēta dabūs jau šogad
diezgan svarīgus objektus. Jā, jo viesnīca darbosies arī kā tāda parasta viesnīca. Ja tur, protams, nebūs pieprasījums no sportistu puses imitināties, tad viņi strādās kā parasta viesnīca. Jā, un pie tam mums ir iespēja piešķirt vai pretendēt uz 4 zvaigznēm šim objektam. Tad diezgan laba viesnīca, faktiski vienīgā viesnīca ar 4 zvaigznēm būs pilsēta. Tas arī noteikts sasniegums. Ja mēs runājam par citām lietām, kas skars budžetu, tad, kā es jau teicu, svarīgi, cik mēs varam atvēlēt investīcijām no šī budžeta, un tik spēcīgs viņš ir. Šogad tie ir 5,2 miljoni investīcijām, par Olimpisko centru es jau teicu, bet atlikuša nauda aizies uz ceļu remontiem pārsvarā. Kaut gan mēs arī plānojam investēt naudu vairāk par 300 000 atskruptuves un nakts patversmes būvniecībai, vai sakārtošanai, vai rekonstrukcijai. Mēs to veidosim Bukumežas ielas 3 ēkā. Un plānojam līdz gada beigām vismaz atskruptuve sāk strādāt gada vidus, bet atlikuša daļa, kas attiecas uz patversmi, es domāju, ka uz zemes sezonu mēs kaut ko jau piedāvāsim mūsu cilvēkiem, rezekniešiem, kam pieprasīs šis pakalpojums. Par sociālajiem pabalstiem arī mēs nolēmām deputātu vidu tomēr nemazināt to atbalstu, un tāpat kā bija apmēram 1,2 paredzēts pagājušā gada, mēs iekonomējam 100 000, mēs to summu 1 170 000 eiro mēs atvēlēsim pabalstiem, un pagājušā gada jau mēs izmainījām sociālo sfēru regulējuši saistošas noteikumus un pabalstus mēs paplašinājām. Tad būs gan vairāk pabalstu, gan lielākais atbalsts tiks piešķirts pensionāriem un piemēram dzīvokļu pabalsta un ģimenēm ar bērniem, daudzbērnu ģimenēm. Tā ir skaitā. Piemēram, bija palielināts 2 reizes bērnu piedzimšanas pabalsts Rēzeknē. Tas nozīmē, ka lielākais atbalsts pensionāriem un daudzbērnu ģimenēm. Kas attiecas uz, vai galīgs tas budžets vai nav galīgs, tad es varu pateikt, ka mēs neietveram budžetā ne centa no struktūra fondiem. Bet skaidrs, ka tikai sākas faktiski tā struktūra fonda naudu apgūšana, sāksies tieši šogad. Tiks gatavot ministru kabineta noteikumi, un gada vidū visdrīzāk mums nāksies budžetu mainīt, iekļaujot tajā vēl papildus projektus, citus projektus, ko mēs realizēsim no struktūra fonda naudas, un tas papildus budžetam nāks gan izdevumi, gan ieņēmumi. Jā. Ieņēmumi, protams, no struktūra fonda naudas, bet izdevumi tiem projektiem, kas jau iecerēti pilsētā, un tas ir Maskavas iela, piemēram, vai rūpnīcas būvniecības. Es sīkumos tur neaiziešu, bet noteikti budžets mums uz kādiem 5-4 miljoniem var būt lielāks nekā šobrīd. Tā ir tāda informācija, kas attiecas uz budžetu un varbūt nekur papīros neparādās. Tāpēc pārsvarā es vērtēju budžetu kā diezgan veiksmīgu, jo mums tomēr izdevas savilkt galus un neatteikties no tām investīcijām, kas ir svarīgas pilsētai, nebremzēt nevienu no projektiem, kas bija iezīmēti plānos, un turpinām tad ļoti aktīvi attīstīt pilsētas infrastruktūru. Un to mums ļauj 2017. gada pieņemtais budžets, ar ko es arī Rēzekniešus apsveicu un aicinu aktīvi piedalīties budžeta realizēšanā. Janvāra mēnesī notiek jau notikuši un arī vēl būs vairāki jauniešiem veltīti pasākumi, kā piemēram brančs ar politiķiem, zupa ar politiķiem, kā arī iedvesmo Rēzekne jauniešu fórums, kur jauniešiem ir iespēja aci pret aci tikties ar Rēzeknes politiķiem un izteikt savas radošās idejas. Vai tas varētu nozīmēt, ka šogad īpašs uzsvars tiek likts uz jauniešu uzklausīšanu un iesaistīšanu pilsētas attīstībā? Jā, klausotiem varbūt tāds iespējas, ka mēs tikai arī darām uz tām tikšanām, kā ēdam, jā, vai branču vai zupa Rēzekne, kafija, tēja, viskas. Bet reāli, laikam, lai būtu interesanti jauniešiem, jau lai piesaistīti jaunieši šiem pasākumiem, arī tiek izdomāti tādi nosaukumi. Kaut gan teikšu tā, ka te jau mēs reāli tur kafiju dzeram, jā, un pat sviestmaizi dažreiz gada sapēst. Bet reāli mēs, protams, ne ar tādu mērķi tiekamies ar mūsu jauniešiem. Svarīgākais iesaistīt viņus politiskajā dzīvē.
Jo mēs gan pēc statistikas, gan pašu novērojumi ir sekojuši, ka visaktīvākā daļa iedzīvotāju, kas gatava piesaistīt savu uzmanību politikai, ir pensionāri, nevis jaunieši. Kaut gan loģiski būtu pavisam citādāk, jo visu, ko dara politiķi, viņi to dara nākotnes paudzēm. Tad visinteresantākiem jābūt tieši tiem jauniešiem, kas baudīs šo politiku augļus, bet viņi vismazāk ietekmē un pat necenšas iesaistīties politikā, un manuprāt, tas ir liels trūkums, kuru labot ir mūsu spēkos. Tieši tāpēc mēs aicinām jauniešus uz visdažādākiem pasākumiem, kuru galvenais mērķis būt aktīvākiem tiem jauniešiem politikā. Mēs jau sen piekopjam tādu praksi, kad tiekamies deputāti, tiekas un tikai deputāti, bet parožu vadītāji, tiekas ar mūsu jauniem cilvēkiem. Ļoti veiksmīgi, manuprāt, strādā pilsēta jauniešu dome, kas ir iniciators daudziem ne tikai pasākumi, bet arī aktivitātēm, ko realizē ne tikai viņi paši, bet arī dome. Pieņemsim, tikai šogad mēs palielinājam finansējumu no pašvaldības puses vasaras nodarbinātības programmai, kuru izmanto aktīvi jaunieši. Viņi strādā mēnesi, kāda no uzņēmumiem, labāk, ja tas ir privātais uzņēmums, pelna algu minimālas algas apmēra un realizē savu galveno funkciju. Viņi pārbauda darba devējus vai darbus uz sevi. Tad ko viņam darīt tālāk? Mācīties par juristu, vai mācīties par inženieru, vai tiekams tas darbs viņam vai nav tiekams, labāk uzzināt jau tagad, kamēr viņš ir skolnieks. Jo pēc tam, kad viņš pabeidzis te augstskolu, izrādās, ka viņam tā profesija nav interesanta, būs pavēle jau iztērēt resursi, ne tikai to jauniešu vai vecāku resursi, bet arī valsts resursi. Un mēs redzam rezultātu, kad jaunieši faktiski, kas pabeiguši augstskolas, viņi pēc specialitātes strādā ļoti reti. Vismaz 50% aiziet kaut kāda cita profesija. Tas ir slikti. Tāpēc mēs mēģinām to dialogu organizēt ar jauniešiem, lai tādas kļūdas netiktu pieļautas ne no viņu puses, ne no mūsu puses. Ļoti daudz priekšlikumu mēs saņēmām arī šīs tikšanās reizēs, kas attiecas arī uz pilsētas infrastruktūras sakārtošanu. Tikai pēdējais brančs viņš noslēdzies ar ļoti daudziem priekšlikumiem no mūsu jauniešiem. Protams, visjautrākie no tiem priekšlikumiem bija zvēja ar politiķiem, organizēt tādas tikšanas, danči ar politiķiem, brauciens, piemēram, ar smailētiem par Reizeknes upi kopā ar politiķiem. Tas ir ļoti apsveicami, ka jaunieši gatavi darīt ar politiķiem visu ko. Un mēs arī, starp citu, esam gatavi piekāpties jauniešiem un ņemt vērā viņu priekšlikumus un arī būt ļoti aktīviem sadarbībā ar mūsu jauniem cilvēkiem. Tā skaitā arī sporta darbības. Manuprāt, tas palīdz saprast viens otru labāk un tiešām saprast arī jauniešiem, ka politikas arī ir tāda pati profesija kā jebkura cita, ka politikā vajag iesaistīties, lai vismaz kaut kāda veidā ietekmēt savu nākotni. Viss, kas daras tagad, pirmkārt atspoguļosies tieši uz jauniem cilvēkiem, nevis uz pensionāriem. Pensionāri viņi kā saņem savu pensiju, tā arī saņems, bet cik attīstīta būs valsts, atkarīgs arī no mūsu ar jaunu vecumu cilvēkiem. No viņiem tas būs atkarīgs. Mēs plānojam turpināt šo tradīciju un protams, ļoti pozitīvi, ka ar katru tādu pasākumu jauniešu skaits viņš palielinās. Nāca arī, es redzu, jaunas sejas, iesaistā tie jau pieredzējuši kolēģi, pieredzējuši skolēni savus draugus. Tas ir pozitīvi. Tāda veida, es domāju, ka mums absolūti 100% saprašana būs starp jaunu un vecu paudzi, kas rezultēsies tiešām labas projektos pilsētas teritorijā. Tāpēc, ja dzird kāds no tiem jauniem skolēniem, kas vēl nepiedalīja šajos pasākumus, tad es aicinu viņus būt aktīviem un tiešām nākt uz domi, nākt uz brančiem, uz zupām un redzēt, kā tas var izmainīt viņu dzīvi.
Šīs nedēļas izskaņā 28. janvārī norisināsies pasākums Sporta laureāts, kas jau ir jāsaka kļuvis par tradicionālu Rēzeknē. Tiks arī šogad godināti aktīvākie pagājušā gada Rēzeknes sporta dzīves darboņi, gan skolotāji, gan sportisti, gan treneri. Cik augstā līmenī šobrīd ir sports Rēzeknē un cik tas ir nozīmīgi pilsētai, lai sporta vide ir sakārtota? Man liekas, ka tas jau liecina par to, ka mēs sportam veltam ļoti daudz resursu, ka gandrīz visas investīcijas 16. gadi faktiski aiziet sportam. Bet arī ir cita statistika, kas apstiprina manus vārdus, pieņemsim, Rēzekneši ir ļoti aktīvi sportisti, un sporta pasākumu daudzums viņš pieaug ar katru gadu. Tikai pagājuši gadu tādu bija 50 pasākumu. Gandrīz katru nedēļu mums kaut kas liels notiek pilsētā, un tas notiek 14 dažādu sportu veidu ietvaros. Protams, ka mums nav jēgas attīstīt vairāk, nekā mēs varam pavilkt sporta veidu, jo ir labas tradīcijas dažiem sporta veidiem. Ir arī izņēmumi. Ja mēs būvējam tagad ledus laukumu, tad noteikti mēs varam prognozēt, kā attīstīs vēl dažas sporta veidi, kā daļslidošana vai hokejs. Iespējams arī curlings interesēs kādu. Tur, ja ledus ir, tad viss, kas atliekas izdarīt, dažu inventāru piepirkt, tas ir mums pa spēkam. Un mēs katru gadu godinām mūsu labākus un veiksmīgākus sportistus, un mums ar ko liepoties Rēzeknē. Piemēram, tāda sportists kā Lataševa Čudara, viņa kvalificējusies olimpiskām spēlēm. Vēlēsim viņai veiksmi, un noteikti ir daudz citu sportistu, kam tiks pasniegtas balvas šajā pasākumā, kur mēs godinām sporta laureātus. Man liekas, ka loģiski un vieta būs pieminēt dažas mūsu biedrības, kas nodarbojas ar sportistiem, jo ne visu pavilkt varam mēs, pilsētas domi, un zem pilsētas domes darbojas faktiski tikai bērnu un jaunatnes sporta skola. Izņemot to sporta skolu, vēl strādā 20 biedrības un sporta klubi pilsētā. Tādi kā Asila, Atma, Vienība, Optimister, Latgales pilots, sporta klubs Latgale, Sedna, sporta klubs Ezerzeme, sporta klubs Blazma, tagad jau vairāk futbola akadēmija, kur apvienojas gan mūsu BSS un sporta klubs Blazma. Telpo futbola klubs Rēzekne. Ļoti labi sasniegumi daudziem klubiem, kas nodarbojas ar austrumu cīņām. Tekvendo klubs Latvijā, Kumgan, Satori, Dinamo Lātstars, SB sporta biedrība. Un, mēs liepojamies ar mūsu sportistiem, bet galvenais mūsu uzdevums, es atgādināšu vienkārši radio klausītājiem, attīstīt bērnu sportu un pēc iespējas labāk piesaistīt tieši bērnus sportošanai. Tam arī mums veltīti daži projekti, kā pieņemsim sporta visa klasē, kuru mēs realizējam sadarbībā ar Olimpisku komiteju. Principā ideju daudz, ieceru daudz, un galvenais, lai būtu sportisti. Tādu it kā arī ir daudz. Es vienkārši atzīmēju priekš sevis, ka katru gadu es redzu vairāk un vairāk sportošu cilvēku vienkārši uz pilsētas ielām. Un tas ir pozitīvi. Tas nozīmē, ka mūsu darbs neaiziet pavelti. Un tiešām mēs ne tik mēģināsim nodrošināt savu veselību guļot slimnīcas, bet saņemt to veselību sportojot. Tas ir pozitīvi, un tas, principā, ir mūsu galvenais mērķis. Parādīt cilvēkam, ka ir citas metodes, kā cīnīties par savu veselību. Tik tiešām Rēzekne ar katru gadu kļūst skaistāka un sportiskāka. Bet šobrīd gribās pievērsties kādam citam jautājumam. Rēzeknieši sūdzas par trokšņošanu un nekārtībām pie kafejnīcas Zanzibar pilsētas ziemeļu mikrorajonā. Sakiet, kā pašvaldība plāno reaģēt uz šīm sūdzībām, vai ir gaidāma kāda rīcība situācijas uzlabošanai? Sūdzības ir, un šis gadījums nav vienīgais pilsēta, protams, bet pēdējā laikā mēs kaut kā daudz vai maz aizmirsam par trokšņošanu. Cilvēki nesūdzējas, un tas Zanzibars ir viens no tādiem, var teikt, retiem gadījumiem, kad sabiedriskā kārtība tiek traucēta. Un kas vēl ir slikts šajā situācijā, ka
parasti, protams, ka varbūt arī nepareizi prasīt no īpašniekiem, no šo iestāžu īpašniekiem kaut kādu atbildību, kā labāk kontrolēt sevi var tikai pats cilvēks. Ja? Tāpat arī ar iestādi. Ja viņi uzskata, ka viņi dara visu pareizi, un tā trokšņošana nav viņu vaina, un viņi nepielieks nekādas piepūles, lai sakārtot situāciju, tad tas ir smagākais gadījums. Ja? Un pie manis, starp citu, tie pārstāvji, šīs iestādes pārstāvji bija jau pieņemšana, mēs apspriežam šo jautājumu, un tieši tāpēc es absolūti ar izpratni varu komentēt šo situāciju, ka tiešām saimnieki nesaprot, kas no viņiem tiek prasīts. Ja? Viņi uzskata, ka jāstrādā policijā, un starp citu arī sūdzas uz to, ka policija slikti strādā, kaut gan es to nevaru pateikt. Pieņemsim, 5. gadā pie šīs iestādes, pie šī restorāna tika saukta policija 11 reižu, un 3 gadījumos bija ierosināts krimināla izmeklēšana, tad miesas bojumi bija vieni, pēc tam zādzība, huliganisms, un dažos gadījumos bija sākti administratīvie procesi, tad tas pats huliganisms, ja? Un 5 gadījumos tie cietušie, kas tur cieta tieši pie šīs sēkas, viņi atteicas no saviem iesniegumiem, un, protams, tālākas virzības nebija šim gadījumiem. Tāpēc, tāda ļoti aktīva no visa mēs varam spriest vieta, kur tā likuma pārkāpumi bieži konstatēti. Tāpat mēs arī saņemam no kolektīvu vēstuli no apkārtas mājas iedzīvotājiem par pārkāpumiem nakts laikā pie šīs kafejnīcas. Un attiecīgi mums, protams, jārēģē. Mēs redzam, ka atkārtojas līdzīga situācija, kas mums bija pie dažiem veikaliem, kas tirgoja ar alkoholu, pie tādas iestādes kā Maroka, kādreiz viņi darbojas, un visi rezeknieši ļoti labi zina šo iestādi un kas tur notika. Ne tikai alkohola lietošana tur bija fiksēta, starp citu lietoja arī nepilngadīgas personas, ja? Bet arī citas sliktas lietas. Ja? Tā teikt, tādas iestādes viņi piesaistā, kā magnēts piesaistā jauniešus un faktiski arī likuma pārkāpumus. Protams, ka mums jācīnās. Ja? Un vienīgi, ko es varu pateikt, ka mēs noteikti mēģināsim ļoti asi rēģēt uz tādām sūdzībām un uz tādām parādībām. Bet ieteikums arī īpašniekiem mazliet pozīciju savu piekoriģēt, no tā viedokļa, ka arī viņi var labot situāciju, neizmantojot pieņemot kādus smagākus līdzekļus no pašvaldības puses vai no administratīvas inspekcijas, jo vairāk, lai tur nenotiktu kādas tiesāšanas, un mēs kopīgiem spēkiem tomēr varētu nomierināt visus iedzīvotājus un parādīt, ka tā iestāde nav tik bīstama, lai piemērot kaut kādas sankcijas. Tad strādāsim, un laiks parādīs, bet mēs noteikti savu uzmanību jau pievērsam, un iedzīvotāji arī, es viņus aicinu iesaistīties aktīvāk visu šajos procesus, jo bez viņu dalības, protams, sakārtošana nav iespējama viennozīmīgi. Ja? Un es uzskatu, ka tā ir pozitīva parādība, ka cilvēki raksta iesniegumus, ka viņi mēģina pretoties kaut kādam nekārtībām. Tas ir ļoti pozitīvi, un pašvaldība tādos gadījumos atradīs gan spēkus, gan resursus, lai palīdzētu rezekniešiem. To mēs arī darīsim. Un vēlreiz aicinu īpašniekus pašiem padomāt par to rīcību, ko viņi pielaiž. Šīs dienas sarunas noslēgumā vēl gribētos minēt, ka piektdien 22. janvārī Rēzeknē viesojās Norvēģijas, Izraēlas un Ungārijas vēstnieki Latvijā, ar kuriem tad jūs arī tikāties. Varbūt nedaudz īsumā varētu pastāstīt par šīs tikšanās mērķiem un ko mūsu pilsētai varētu nozīmēt veiksmīga sadarbība ar šīm valstīm. Jā, mēs jebkurā laika brīdī gaidām tik augstus viesus kā viesniekus no citām valstīm, un tā sanāca, ka tikai viens projekts piesaistīja tik daudz viesnieku uzmanību, jo vairāk laikam viesnieku bija tikai tad, kad speciāli braucieni tiek organizēti viesniekam uz Rēzekni, uz Latgali, tad 11 mēs varam viesnieku sastapt Rēzekni. Bet šobrīd bija sinagoga un bija tas valsts, kas ebreju tematika visvairāk iesaistītas, un, protams, Izraela pati pa sevi. Pirmkārt ieinteresēti, lai būtu atjaunotas sinagogas un reliģijas objekti.
visu Latviju, un tā skaitā arī Rēzekne. Bija arī viesnieks, kas pārstāvēja Norvēģiju. Faktiski viņi tie galvenie finansētāji bija, par ko viņam ir īpaši paldies, jo bez Norvēģijas valdības, Norvēģijas diplomātiem šis projekts nebūtu iespējams, un arī īpaši paldies ne tikai diplomātiem, bet arī mūsu partneriem no Arendāles un Augstagner provinces, kas ļoti stipri lobēja šo projektu, un arī bija grūti brīži šim projektam, kad bez tās lobēšanas, bez Norvēģu mūsu draugu dalības, projekts vienkārši būtu aizklapēts. Ja. Mums ir ļoti svarīgi, ka šis projekts noslēdzies ļoti veiksmīgi, un Norvēģijas partneri gatavi turpināt sadarbību. Mēs plānojam parakstīt šogad vēl pagarināt šo mūsu līgumu ar Arendāli un ar Augstagner provinci un turpināt varbūt ar līdzīgiem projektiem. Viņam ieinteresētība ir, mums arī. Tad ļoti labi, ka bija arī Norvēģijas viesnieks. Viņš arī piefiksēja, ka projekts izdevās. Un turpmāk turpināsim mūsu sadarbību. Kas attiecas uz Ungārijas viesnieci, viņa pirmreiz, starp citu, bija Rēzekne, tad viņu interese bija Holokosta upuru piemiņas dienas, piemiņas nedēļa, kas sākas 22. tieši ar mūsu sinagogas atklāšanu un turpināsies līdz 27. datumam, kad galvenais pasākums notiks Rīgā. Viņa galvenā kuratore šim pasākumam arī bija viesos šeit Rēzekne, un ļoti patīkami, ka viesnieci no Ungārijas arī patika mūsu pilsēta, un ir īpaši tas svaigs realizēts projekts Zaļa sinagoga. Tāpēc mēs esam atklāta pilsēta, mēs gaidām viesus no visam pusēm, un bija patīkami, ka tāda svarīga brīdi, kad mēs pabeidzam ļoti ilgstošu projektu Zaļa sinagogas. Ar mums bija arī viesnieki no Norvēģijas, Ungārijas un Izraēlas. Šīs dienas sarunu noslēdzam, jums teikšu paldies, bet radio klausītājiem atgādināšu, ka par jaunākajām aktualitātēm mūsu pilsētā Rēzeknē stāstīja Rēzeknes pilsētas mērs Aleksandrs Bartaševičs.